Pastāstīšu jums šodien detalizētāk par Audi A6 B9 kuzavā. Konkrēti šis modelis ir automātiskā kārba, 3.0 dīzelis bez quattro. Skatāmies virsbū. Sākot ar virsbū var pastāstīt to, ka Audi jau no 2012. gada ir palaidis diezgan niknu to skatienu, tās acis, tā visa priekšējā daļa, teiksim tā, face, kas viņam ir, ja? Viņš ir diezgan nikni uztaisīts. Arī šeit man nav ko piebilst, nav ko atņemt, ir parkinga sensori, ir lāzera lampas, ir mazgātāji, viss to, ko vajag. Konkrēti šis modelis ir S-line izpildījumā, 3X S-line. S-line sadalās dažādākos izpildījumos, 1, 2, 3, trešais pats pilnākais. Pirmajam var nebūt melnie griezti vai kaut kādi citi forši elementi. Pa virsbū spriežot, Audi vispārībā sevi ir pierādījis tirgu kā izturīgu, pārbaudītu automašīnu. Ir dažiem vecākiem modeļiem, protams, problēma ar ūsu, kā jau jebkurai vecai automašīnai. Es domāju, varbūt tās pēc kādiem gadiem 20 arī šeit būs kaut kāda līdzīga vizuāla defekta, bet uz doto momentu nekā tam līdzīga nav. Auto ir aprīkots ar lietajiem diskiem ar ļoti labām vasaras riepām. Es teikšu, ka praktiski gandrīz jaunas vasaras riepas ir. Skaistā, slapjā asfalta krāsā. Man liekas, ka to ir iecienījuši ļoti daudz cilvēku, tāpēc, kad viegli kopt ir. Tālāk pa virsbūves elementiem var pievērst uzmanību, kad ir Keyless Go sistēma, tātad atvēršana bez atslēgas, ar pirkstu pieskārienu atverās un aizvarās. Tieši tāpatās jūs varat regulēt ar atslēgu visus logus, spoguļus un arī, ja lūka ir. Konkrēti šim modelim lūka nav, manuprāt, tas ir plus, jo personīgi es lūku bieži neizmantoju, bet ar lūku ir problēmas, viņi stek un tā tālāk. Dodoties uz aizmuguri, mēs varam paskatīties arī to, ka aizmuguri ir diezgan pievilcīgi automašīnai. Ir Audi izpildījis ar kroma elementiem izplūdes sistēmas galu, lai būtu daudz simpātiskāks. Protams, nav nekāda agresīva difuzora, bet būtībā šī mašīna nav agresīva, bet, teiksim tā, premium klases auto, ar kuru pārvietoties uz darbu, office darbos. Tagad iesim parādīšu jums no iekšpuses. Konkrēti šim modelim man patīk noteikti tas, kad uzreiz mēs skatāmies uz kilometrāžu nobraukumu. 224 000 priekš šī dzinēja, tas vispārībā nekas nav. Ļoti svarīgi ir tas, kā iepriekšējais saimnieks rūpējies par automašīnu. Ja viņš rūpējies labi un viņi ir tādā stāvoklī kā jauni, tad tas 224 viņš īsti neko nozīmi nespēlē. Audi ir ļoti kvalitatīvas interjera detaļas, tas ir ātruma pārslēdzējs, viņš uztaisīts kā lidmašīnā vai kā kutarī kādā, bet ļoti interesanti arī tā parkinga podziņa un viss te ir izdomāts. Kāpēc es minēju par to, kad ir kvalitatīvas detaļas? Tātad ir nostrādāts, viss tur nekas negrib. Stūre 224 000, tā ir oriģināla stūra, un mums nekādas nodaluma pazīmes pat būtībā nav. Protams, kad viņi ir aprīkoti ar daudzfunkcionālo stūri, kruīz kontroli, ar beņķu apsildēm, ar kondicionieriem, ar visu iespējamo. Tajā brīdī, kad ir Keyless Go, man ļoti patīkās tas, kad ir start-stop poga. Tas piedod tādu kā vienkāršumu, bet svarīgumu. Es nezinu, spriežat paši, kas ko kam piedod. Tātad sēdēt, manuprāt, automašīnā ir ļoti ērti. Ir visi beņķi elektriski, uz atmiņām, viss tā kā vajag pie cilvēkiem. Pamēģināsim, iedarbināsim, paskatīsim, atslēga arī interesanti ir noliksim, paskatīsimies, kas te parādās. Un man ļoti patīkās, kas Audi ir. Šeit arī ir ļoti daudz, kas krāsains. Ja, Audi tātad ir parūpējies par krāsu gamu, lai būtu interesanti. Man patīk tas, kad ir Audi uzlikts atgādinājums par eļas maiņu. Šajā gadījumā ir jābūt eļas maiņai pēc 2400 km. Ir forši, ka tev atgādina to, lai tu nepārbrauc pāri, lai tu saglabātu to mantu tādā labā stāvoklī, tāds kāds viņš ir. Protams, šeit ir ļoti daudz dažādas funkcijas, kuras mēs varam pārslēgt. Būtībā es visām viņām cauri neesmu gājis, bet ir navigācijas sistēma,
iekšā. Ja es nekļūdos, ir arī aizmugurējā skata kamera. Ja? Tā tad ir arī kamera no leņķiem, ko mēs redzam no dažādām pusēm, vai ir kaut kādi šķēršļi, vai nav kaut kādi šķēršļi. Šitā podziņa man ļoti patīkās. Hops, mēs uzspiežam to parkingu, un viņš nostājās parkingā. Tieši tāpatās visas navigācijas, visu mēs varam ieslēgt uz ekrāna. Šeit ir ļoti daudz funkcijas un ļoti interesanti paspaidīt. Mēs būtībā visu redzam par automašīnu, kas tur ir, kas nav, visi asistenti patēriņš. 3-litrīgajam dzinējam 7,1 patēriņš. Nu, nav B, tad nav forši, bet neaizmirstam to, ka viņš nav quattro. Šeit interjera elementā ir ielikts quattro, bet faktiski viņš nav. Tieši tāpatās viss, kas te ir navigācija, uzliekam krāsaini, viss, nu, te ir vienkārši redz, kur mēs varam paskatīties, cik forši un skaistas izskatās, ja. Jūs braucat, nav jānovērš nekur skatiens, jums ir viss ātrums, viss. Tā kā būtībā manas personīgās domas ir, kad es šādu automašīnu iesaku, es personīgi arī varbūt tās izskatīt kā ikdienas automašīna, viņa nav klasiska līdz galam, viņa nav agresīva līdz galam, būtībā jūs varat braukt uzvalkā, šortos vai treniņbiksēs, pilnīgi vienalga. Un pastāstīšu to, ko jūs neredzējāt no citas puses. Man nenormāli patīk tie, kad pedāļi uzliks metālu. Beņķi, elektriskie, kā mēs redzam arī salons, viss ļoti labā stāvoklī ar atmiņu un tā tālāk. Nu, būtībā automašīna ļoti labi kopt ir vērts atbraukt, paskatīties dzīvē, kā tas auto izskatās. Es domāju, jūs nebūsiet vīlušies. Tagad iesim uz aizmuguri. Kā jau jūs esat ievērojuši, man patīk arī iesaisties un patestēt, kā ir aizmugurē un kādas vietas. Iekāpsim iekšā, paskatīsimies, kā mēs te jūtamies. Jūtamies diezgan ērti un atcerieties, ko es jums minēju, izstiepjot rokas, ja ir izstieptas rokas, jūs varat sēdēt, ceļi nepieskarās būtībā gariem braucieniem. Jums nebūs tā, ka muguras stīva vai kaut kas tam līdzīgs. Ir arī aprīkots ar glāžu turētājiem. Cits modelis, ne šīs. Bet es domāju noteikti to, kad jums brauks kāds līdzbraucējs, kas paturēs jūsu kafijas krūzi un kolu rokā. Šī fantastiskā auto cena ir 14 400 eiro. Jūsu vecā automašīna var būt kā daļa samaksas. Ja jums nepietiek finansējums, aizpildiet līzingu pieteikumu mūsu mājaslapā brumrum.lv. Bļāns, es ar tām rokām te uztaisīju vispār neko nesaku.